Tā, mēs esam jau kaut kādā Dublinas, pie kaut kādas Dublinas bodas, viens pats palika ārā, tad tagad pašlaik Imants ar Stefanu iegāja veikalā iekšā kaut ko drusku paskatīties, padzerties, nopirkt kaut ko. Tā ir Imanta mašīna, priekšā tas numuriņš nozīmē 95, tas nozīmē 95. gads, tā kā var redzēt, kur gada autiņi, kurā gadā paņēmti ir. Tā kā tādu bodīšu. Lielveikala tāds rindojums, tādu paviljonu. Nav jau nekas tur ārkārtīgi droši vien ievērības cienīgs, bet tas ir pirmā panorāma šeit Dublinā, kurā es esmu pirmo reizi. Pārsteigums bija jau, protams, braukt pretējā virzienā un sēdēt stūres pusē. Tā, lūk. Tagad mēģinu kaut kā. Tā, lūk, te es tagad vai nu to var nosaukt par kaut kādu podcastu, ko es tagad te mēģinu izveidot, tā noteikti nav. Es vienkārši tagad skatos un brīnos, vēl jau jāklimatizējas, vēl nav īsti skaidrs vispār, kur tu atrodies. Tas, ka es esmu kaut kur citur, ka es neesmu Rīgā, to es saprotu. Bet tagad tā pašlaik runājot un skatoties apkārt, neliekās tā, ka galīgi es būtu kaut kādā pilnīgā svešumā. Kaut kas līdzīgs jau mums droši vien arī citur kaut kur ir. Es kā es te tagad veidoju panorāmu, pats tā grozos, kā izskatās. Droši vien labi. Kas skatīsies, tam noteikti sarēvis galvu, neskatīs, kas tāda pa montāžu, tāda jocīgā. Vai, griežās galvu. Saudabīgs kadrs, saudabīgs. Pagaidām, tā.